Sveicināti! Mani sauc Laima, un es jums gribētu izstāstīt savu stāstu par brīvprātīgo darbu. Kādu dienu mans tēvs ieteicās, ka avīzē ir sludinājums par brīvprātīgo darbu koncertu rīkošanai. Es biju diezgan skeptiski noskaņots. Paklausies! Kultūras namā tiks rīkots svētku koncerts, tāpēc tiek aicināti brīvprātīgie. Tu negribi pieteikties? Par brīvprātīgo? Rauties melnās miesās un par to nesaņemt ne graša? Padomā! Tev skolā šis ir pēdējais gads. Ko tu darīsi tālāk? Man liekas, ka tas vairāk domāts nūģiem. Man nepatīk, ja mans darbs netiek atalgots. Tavs padarītais darbs tiks atalgots ar pieredzi, ar kontaktiem. Un vispār, es domāju, tev varbūt iepatiksies rīkot koncertus, un tu redzēsi, ka tie cilvēki, kurus tu tagad uzskati par nūģiem, kas to dara, ka tie īstenībā pēc laika un pēc ļoti īsa laika būs labos amatos ar labu darbu. Bet ja tu neko nedarīsi, nu tad tev nekas arī nesanāks. Es piekritu, un jau nākošajā dienā aizgāju satikties ar režisoru, kurš bija ļoti jauks un piedāvāja man atlikt šo brīvo amatu. Vai tu spēsi tikt ar to galā? Es domāju, ka jā. Interese manī parādījās ļoti liela. Man bija jāzina visādiem slaveniem cilvēkiem, kurus pirms tam bija redzējusi tikai televīzijas ekrānos, bet tagad var ar viņiem satikties arī dzīvē. Un vēl es iepazinos ar ļoti jauku puisi, kurš bija mīļš, izpalīdzīgs ar labu humoru izjūtu. Bija tiešām liels prieks iepazīties. Kad koncerts jau bija beidzies, un jā, stress bija milzīgs, bet gandarījums vēl lielāks. Kāpēc es jums šo stāstu? Jo 2 nedēļas pēc tam man zvanīja režisors Jānis, kurš izrādās strādā televīzijā, un viņam ir vakance ar nu jau pieklājīgāku atalgojumu. Tā jau 2 mēnešus es tur strādāju, un darbs ir fantastisks. Un vēl, nemeklē nākošo izdevību. Tava īstā izdevība jau ir tev rokās.